Hei, hei! Tā sveiciens visiem! Šodien iznācu, lai parādītu jums, kā solīju, plānotāju un parādītu dažādus modeļus. Tāpēc noteikti paskatīsimies kopistiski, kas man jums ir parādāms. Tātad gan jaunā gada dizains, gan arī pagājušā gada dizains, gan arī kastītes dizains, kas bija pagājušā gada, un arī dizains, kas bija aizpagājušā gada, un kastītes dizains, kas bija pagājušā gada. Šeit būs vēl visam savādāks dizains, un arī parādīšu, kādas dāvaniņas jūs varēsiet iegūt, ja jūs pasūtīsiet šogad plānotāju. Tātad, kas mums ir paredzēts dāvaniņās pirmās tirāžas pasūtītājiem. Jā, solīju jums, ka parādīšu arī to, gan kādi vāki ir pieejami, gan kādas kastītes ir pieejamas, gan kas ir pašā plānotājā reāli pieejams, kādu es viņu pati izmantoju. Es jums reāli parādīšu savu plānotāju, kāds tas izskatās. Un jā, Latvijā tiešām nav ļoti daudz tādu unikālu produktu, kas būtu 100% ražots Latvijā, jo pārsvarā īstenībā visi vāki ir ražoti Ķīnā. Cik es esmu veikusi pa šiem 3 gadiem dažādus šos te izpētes, jā, tad arī parādīšu, kādas visādas foršas lietas tu var pievienot savam plānotājam, ko tu vari pielikt, lai labāk, foršāk plānotu savas dienas. Un šis ir perfekts laiks, lai iegādātos plānotāju gan sev, gan arī to uzdāvinātu kā dāvanu. Tāpēc pēdējā laikā jūs bieži redzēsiet daudz reklāmas no manis saistībā par šo, tāpēc, kad šis ir pēdējais brīdis, lai tiktu pie pirmās tirāžas plānotājiem, kuri mums jau iet uz druku nākam nedēļ. Jā, līdz ar to tev ir iespēja ielikt pēdējā vilcienā un nopirkt plānotāju par 20 eiro lētāk, nekā tas būs otrajā tirāžā. Un, jā, un man vispār patīk tas, kad plānotājiem ir visādas mazas detaļas, jā. Es pati priekš savu plānotāju vienmēr pasūtu gan piezīmju lapiņas visādas krāsainas, foršas, skaistas, gan man arī patīk dažādas gēla pildspalvas, jā, viņas tiešām raksta ļoti forši, smalki. Es parādīšu jums, kā viņas raksta, es nezinu, it sevišķi vizuāliķi un arī tātad cilvēki, kuriem patīk kaut kas uz tausti, kam patīk, kā vizuāli izskatās, kā raksta, piemēram. Ja jums patīk tādi sīkumi, tad jūs noteikti to novērtēsiet. Tad, protams, arī man patīk šie te starp lapu liekošie visādi spraudņi, ko es jums arī parādīšu, kā es viņus lietoju. Šogad es esmu speciāli pasūtījusi un arī pirmai tirāžā ielikšu noteikti cilvēkiem dāvaniņā šāds te šogad izvēlējos. Pirmkārt, zaļā krāsa ir Baltics States krāsa, uzņēmuma tātad krāsa, un otrām kārtām man arī, āboliņš, tomēr mums viņš asociējās ar veiksmi. Es domāju, ka jūs man noteikti piekritīsiet, ka tas asociējās ar veiksmi. Un tā kā es tiešām svēti ticu, kad iepakojot katru plānotāju,
viņš nesīs veiksmi viņa īpašniekam. Šī ir tāda forša features, parādīšu, kā atspraust lapas, kā viņu praktiski lietot, tātad arī savās piezīmēs. Ne tikai plānotāji, bet arī savās piezīmēs. Un, protams, man ļoti, ļoti patīk visādas motivācijas kartītes, jā, kuras es jums arī parādīšu, kuras arī būs dāvaniņām. Tiem, kas šogad pasūtīs plānotāju, un viņas mēdz būt gan vertikālas, gan arī horizontālas, parādīšu, kā es viņas izmantoju savam plānotājam, un apskatīsim mēs dažādus variantus. Man vispār patīk arī šeit otrā pusē izdarīt pierakstus tādām kartiņām un piespraust viņas pie konkrētās lapas, tā kā ērtākai lietošanai. Un jā, tātad dažādas foršas lapiņas, ar kurām tiešām uztaisīt foršas pierakstus. It's always seems impossible until it's done. Vai ne? Tieši tā. Ļoti labi. Tā. Es redzu, ka te visu laiku mainās cilvēku skaits, kas skatās, tāpēc, ja tu ienāc un esi šeit, un tu mani labi redzi un dzirdi, tad uzspied man kādu sirsniņu vai kādu reakciju, lai es redzu, ka tiešraide iet un ka visu var labi redzēt. Tātad šādas te visādas skaistas kartiņas, ko es arī parādīšu, kuras ielikt savā plānotājā. Ne tikai plānotājā, viņas var izmantot arī dažādiem pierakstiem, kaut kādās pierakstu kladēs vai jebkur, kur jums ir vajadzīgs ievietot kaut kādu atziņu vai arī tieši tādam, teiksim, motivācijai kā tādai. Un kamēr gaidu, kamēr jūs pievienosieties vairāk, tad sākšu rādīt. Šogad ir arī tādas ļoti mīlīgas atspraudītes ar šādiem te kaķīšiem. Jā, ar kurām tad mēs atspraužam vai to nedēļas dienu, kura mums ir vajadzīga, vai mēs viņu izmantojam, lai, piemēram, mums ir bēdīgāka nedēļa, un es, piemēram, šo te lapiņu piespraužu ar kaķītu uz otru pusi, un šo te lapiņu es vienkārši piespraužu pie tās nedēļas dienas, kad man ir skumīgs noskaņojums un man vajag kādu labu afirmāciju, lai saņemtos un izdarītu darbiņus, kur no manis prasa daudz enerģijas. Lūk, ko, vai jūs esat gatavi? Es jums varētu sākt kaut ko arī parādīt no iepriekšējā gada kolekcijas un no šī gada kolekcijas. Jā, jūs arī redzēsiet, kāda arī vāki būtiski ir mainījušies. Tātad vāki ir pieejami, tā kā jūs redzēsiet man. Tātad pilnībā ādas vāki un 100% dabīgā āda. Tāpēc celšu nedaudz kameru augstāku un uzlēju, lai jūs labāk redzat. Tātad dabīgā āda, jā, un ir mākslīgā āda. Pagājušajā gadā viņi bija savādāki. Šogad mēs esam par to pašu cenu izgatavojuši labākas kvalitātes mākslīgās ādas vākus, ar ko pārvelk mašīnas salonu. Jā, tāpēc tie būs krietni izturīgāki un krietni foršāki. Parādīšu tātad par to, kā es lietoju savu plānotāju, kā man patīk viņu lietot. Un arī parādīšu tātad to atšķirību starp vākiem.
Ja tā tad iepriekšējā gada modelis, tātad visi modeļi mums ir ar šādiem te vākiem, kur var aiztaisīt ciet uz magnētiņu. Viņi arī ļoti labi turās. Es jums parādīšu savus vākus, kas ir īstie ādas vāki, 2 gadi, kā jauni, bez jebkādām nolietojuma pazīmēm. Šie vāki, kas bija pagājuši gada, viņi bija tā, ka spilgtākas krāsas varēja kaut kur šeit stūrīšos tā kā nodilt, tāpēc mēs pieņēmām lēmumu par izturīgāku materiālu, jo man ir svarīgi, lai lietotājs šos vākus, ja nu vien viņam pašam neapnīk krāsa, varētu lietot vismaz 2-3 gadus. Tāpēc, jā, vāki maksā 25 eiro plus PVN, bet, ja mēs sadalam tos 2-3 gadi, nu tas ir pa 10 eiro pa gadu. Es saprotu, jūs saprotat, ka tas ir super izdevīgi. Nu, un tad iekšā gan vienam variantam, gan otram ir šādas te kabatiņas dziļās, kur var ielikt jebkādas arī piezīmes, to pašu piezīmes blociņu, piemēram, vai, nu, tā varētu būt arī jūsu vizītkarte, kā šeit man, piemēram. Tātad mēs varam ielikt vai nu šādi, paskatieties, cik skaisti izskatās melns uz šīs krāsiņas, vai ne? Ļoti, ļoti skaisti jūs varat piemērot vāku krāsu savai vizītkartei, ja jūs tādas lietojat. Vai jūs varat arī likt šādi horizontāli. Arī šeit būs ļoti, ļoti daudz vietas. Arī šeit aiz vākiem vēl var salikt tāds garāks dokuments vai piemēram, arī to pašu mašīnas tehnisko apliecību, jā, nu parasti liekas ārprāts, kur lai viņu liek tik nērti, jā, īsti makā neieliksi, nu varat turēt plānotājā, piemēram, jā. Un vienīgais, kas liecina, kāpēc arī mūsu plānotāju pērk aģenti no citiem uzņēmumiem, tāpēc, ka vienīgais, kas liecina par to, ka šo plānotāju esam izdevuši mēs, ir autors šeit ar autora atzīmi, tātad ar autora tiesību atzīmi šeit te pašā priekšpusē, pašā stūrītī, ko nu droši vien pa lielam neviens no jūsu klientiem neredzēs, jo jūs noteikti atvērsiet noteikto dienu. Kas ir vēl forši, šie nav šīs nav Ķīnas spirāls. Man bija pirms tam vāki no Manila, un dažiem vākiem bija tas, ka šīs spirālītes neaizgāja līdz galam ciet. Jā, un savukārt šobrīd šīs spirālītes mēs šeit te stūrīšos iespiežam, jā, un smuki vāki spirālītes atnāk vaļā. Un jūs varat izņemt tik lapas puses, cik jums vajag, un ievietot tik lapas puses, cik jums vajag, atpakaļ plānotājā. Jums nav jānēsā viss gads kopumā līdzi. Es lieku apmēram 3 mēnešus plānotājā, es nelieku vairāk, nu, lai plānotājs vienmēr izskatītos jauns, svaigs un patīkams lietošanai. Jā, lai tas nav pārāk, lai tas pārāk nenobružājās. Un šeit ir vieta pildspalvai, jā. Tātad, lai vienmēr rakstāmais ir pa rokai. Un tas nav kaut kāda lēta gumīņa, jā, kas parasti izskatās nobružājas un izskatās ļoti lēti un nesmuki. Šeit tātad ir ādas fragmentiņš. Un tad paskatīsimies arī to, kas ir tātad vāku aizmugurē. Tur mums ir tātad liela kabata šāda te, kurā arī vēl var salikt ļoti daudz visādus pierakstus. Jā, tātad ir arī atsevišķas piezīmju līniju lapas, kur sarakstīt visu nepieciešamo. Esmu jums arī atvērusi mēneša atvērumu. Ja, kur tad jūs varat sarakstīt visas lietas svarīgākās, kas jums šajā mēnesī ir plānots, arī atvaļinājumi vai svarīgi datumi, tā skaitā arī varbūt ģimenei. Tātad viss nepieciešamais šim mēnesim
Man ļoti patīk šī sadaļa, es pati ļoti izmantoju, jo citreiz ir svarīgi paskatīties uz visu mēnesi kopsumā, un ka kāda draudzene vai saka, kad aizem uz kafiju, vai arī ir jādodas kādā ceļojumā, tad ir ļoti svarīgi tad paskatīties, kur es to varu ieplānot, un ir ļoti ērti, kad ir šis te mēneša atvērums, vai ne? Noteikti. Šeit var arī piezīmes izdarīt. Un tas, kas ir tāds jaunums, tas tātad arī ir 2 piezīmju lapas puses, kur pierakstīt kaut ko, kas nepieciešams, un tās, kas ir jaunums, tās ir ģimenes plānotais šeit augšās, piemēram, var uzrakstīt Kristīna, Aivars, visus savus 3 bērnus, un sarakstīt, piemēram, vecāku sapulce. Piemēram, Adrianam vai sacensības, vai treniņš tikos. Un es varu saplānot pa dienām visu ģimenes kopējo laiku, jo ja jūs esat pakalpojumu sniedzējs vai biznesa cilvēks, jums būs viss aizplānots. Tātad jums būs arī jāmenedžē tādas lietas kā bērnu lietas kopā ar vīru, man, piemēram, ja vai vīram ar sievu. Un tad šis ļoti glābj, lai paskatītos, kas tad mums mēnesī kopsumā pa visiem ir jāsadara, un lai neko neaizmirstu. Jā, šis ir tāds prasība no viens mūsu klients, ko mēs tad iekļāvām savā plānotājā, lai tas būtu. Un tas, kas vēl bija ļoti svarīgi, lai tā darba diena nebeidzās 6 vakarā. Būsim reāli. Šobrīd cilvēki, kas ir pakalpojumu sniedzēji vai kuriem savs bizness, viņiem nebeidzās darbs 6. Tāpēc katra diena, tātad mums ir gan datums, gan arī latviski diena, jo tagad ir ļoti populāri dienas plānotājiem angļu valodā, tātad bez datuma un bez dienas, jo tā ir ļoti ērti ražot plānotājs, un tas ir lētāk, jo nav jāatzīmē šīs dienas, nav jāatzīmē vārdienas, nav jāatzīmē datumi, tas nozīmē, ka katru gadu var laist vienu un to pašu plānotāju, tev viņš nav jāpārmaketē. Ja tev viņš nav jāpārmaketē, tātad tev nav lieki izdevumi uz to. Un tātad ir sadaļas izdarīt un atzvanīt, kas, piemēram, man ir ārkārtīgi svarīgi, jo es vienmēr kaut ko aizmirsīšu izdarīt, vai nu aizmirsīšu kādam klientam atzvanīt. Tāpēc šīs sadaļas arī pati izveidoju. Man arī patīk šis te vienotais stils. Šogad tas ir pagājušā gada. Tātad dizains mēneša šogad tas būs skaistāks, jautrāks, zaļš vai nu zaļā krāsā, tātad viss lapas vai nu katra lapa krāsaina, bet tas, ko man vienmēr gribās, to vienu teikumiņu pie tās titula lapas, lai būtu tāda īpašāka, tā kā īpašāks drives, ka tu atver jaunu mēnesi, un tad tur ir arī kāda afirmācija. Parādīšu arī šī gada modelīti. Tātad šeit iekšā ir pusgads salikts, ja, un otrs pusgads būs nākamajā demo variantā. Un jā, pagājuši, kas bija tādas melnas kastītes. Un viņās ir ļoti ērti glabāt iekšlapas, jā, tātad tas nav kaut kāds parasts plāns iepakojums, tas tiešām ir, ļoti ciets, ļoti stingrs, neburzīgs materiāls. Ieliekat smuki kastītē iekšlaps, kuras ir vai nu izmantotas, bet ir vajadzīgi vēl klientu saraksti. Vai nu jaunās lapas glabājam un ieliekam tikai 3 mēnešu plānotājā, lai viņš vienmēr ir prestižs, smuks, skaists, vai nu saliekam pusgadu plānotājā, ja, un pusgadu glabājam kastītē. Un tā kastīte, viņu glabājās šai kastītē, viņai ir jau gan maz druscīts švīciņas no lietošanas, jā, es jums parādīšu, bet viņai ir 3 gadi. Tā ir pirmā mūsu kastīte,
kuru mēs pasūtījām, arī tas ir roku darbs. Mums viņas taisa viena meitene un aplīmē ar papīru, lai viņas būtu skaistas. Jā, jo man viss ir vajadzīgs, lai tas būtu gan praktisks, gan arī skaists. Nu, kā jau sievietēm, vai ne? Visu vajag skaistu. Jūs man piekrītat, dāmas? Nu, lūk, un arī šeit, jā, cieta kastīte. Jā, nekur nekas neburzās. Un vienīgais, kas liecina, ka viņai ir 3 gadi, ir tāds, nezinu, vai jūs redzat, dažas mazas švīciņas no ņemšanas ārā, likšanas iekšā. Un uzreiz atbildu, nē, šis nav sieviešu plānotājs, šis ir unisex. Vispār tas ir domāts gan vīriešiem, gan sievietēm, tāpēc arī tās titulapas vienmēr ir neitrāls, arī šogad viņas būs neitrāls. Un tātad šie, žēl, ka es nevaru jums parādīt to salīdzinājumu, tie bija plānāki, bet šie ir biezāki, šis ir jaunais šī gada modelis. Tas ir izgatavots no ādas, mākslīgās ādas, ar ko apšuj automašīnu sēdekļus. Es esmu pārliecināta, ka šis, kalpos vāks savus 2-3 gadus noteikti. Un, kad cilvēki man pasaka, jā, bet dārgi tas plānotais maksā 69 eiro. Es saku, mīļie, no tiem 69 eiro. Un tiešām es jums arī godīgi varu pateikt, pagaidām, šie plānotāji nav mans biznesa avots. Tās ir mans pamatnodarbošanās. Šis ir produkts, ko es izplatu 3. gadu, kā vienkārši, var teikt, palīdzību citiem laika plānošanā, jo izgatavot šādu plānotāju Latvijā, es domāju, ka daudzi zina, ka ļoti daudz plānotāju gatavotāji, izgatavotāji, autori pasūta druku un vēl visu kaut ko ārpus Latvijas, jo Latvijā to izdarīt ir ļoti dārgi, un tā ir taisnība. Mūsu peļņa uz vienu plānotāju ir tikai 5 eiro iekš PVN. Nu, tāds ir. Tas ir iepriekš pārdošanas cenai. Mēs pelnam tikai uz tiem, kuri noguļ, un izdomā, ka plānotāju vajag pēdējā brīdī pirms Ziemassvētkiem, jo tad tas plānotājs maksā 20 eiro dārgāk, un tad mūsu peļņa uz vienu plānotāju ir 25 eiro. Bet vāki maksā, tieši paši vāki maksā 25 eiro plus PVN. Ja jums ir kaut kādi citi vāki no iepriekšējiem gadiem, no citiem uzņēmumiem, tad jūs droši varat izmantot arī tos un iegādāties tikai iekšlapas. Iekšlapas maksā 38 eiro iekš PVN. Līdz ar to šeit atkal ir magnētiņš, jā, tātad uz magnētiņu atverās un aizverās. Un tāpat arī kabatiņas, jā, redzēt, es jau esmu visu kaut ko salikusi, jo šo jau es esmu okupējusi sev. Lai gan man ādas vāki vēl kalpo, bet šī krāsa, es nezinu, vai jūs labi redzat, bet viņa ir, tik riči izskatās, tik prezentabli, viņš ir arī mīksts, viņš ir patīkams taustē, tas plānotājs, viņam ir tāds mīkstumiņš apakšā ielikts, lai viņš būtu tāds pufīgs un tāds ļoti prezentabls, pufīgs, smuks un arī patīkami viņu vispār rokās paņem, tu viņu paņem un tāda ļoti laba sajūta. Un āda ir super bieza, tiešām, tā kā es jums varu parādīt šeit pēc šīs te aizdarītas, ka āda ir ļoti bieza, un to var ļoti just pagājušā gada modelim atšķirībā no šī gada modeļa. Man arī patīk ielikt šādas te kabatiņas, kuras var pasūtīt visu kaut kur arī, tā skaitā, man liekas, te pašām Ķīnas Temu populārajā. Var pasūtīt šādas te plasmas kabatiņas aizveramas, kurā var glabāt arī visādas. Man patīk visādas uzlīmītes, šad tad uzlīmēt plānotājā, kur jau rādītais kaķīts, jā, ar kuru var atspraust kādu lapas pusi. Un viss tas pats. Un arī ar to lielo kabatu aizmugurē, jā, un tāpat ar vietu pildspalvām. Un tagad parādīšu savu
Man ir īstie ādas vāki pašai. Un parādīšu, kā lietot šīs te dāvanīs, kur saņems tie, kas vēl paspēs ielikt pirmai tirāžā. Pasūtījums pieņemam vēl tikai šito nedēļu, un tas ir, iedomājieties, tas ir ļoti, ļoti maz. Tas ir, cik dienas mums palikuši? Mums ir šodien 2. diena, un mēs pēdējo pasūtījumu pieņemam svētdien, un nākamā nedēļa jau drukājam. Tā kā, ja tu gribi samaksāt par plānotāju 69 eiro, nevis 89 eiro, un tev viņš patīk, un tu viņu gribi, nenoguli, paspēj ielikt pēdējā vagonā. Un tagad parādīšu tātad, kā es savu plānotāju lietoju un kā es izmantoju visas tās dāvaniņas, kuras es jums arī ielikšu tātad pie pasūtījumiem. Un tātad ir tādas mēneša atzīmītes, ja, tādas mēneša atzīmītes. Parādīšu, kā es viņus, piemēram, lietoju. Un tad atcerieties āboliņš, ja. Tātad ādas plānotāja vāki, ar ko atšķirās? Ja, šiem ir 2 gadi. 2 gadi, jūs redzat, viņš ir perfekts. Viņš, ja nošmulējās, kas ādas vākiem forši paņēma, notīrīja, nomazgāja un viss. Viņš ir platāks un garāks, tie vāki ir platāki un garāki nekā šī gada vāki. Jā, parādīšu jums. Nu, paņemsim kaut vai iepriekšējā gada modeli, jo viņš ir gaišāks, jums būs vieglāk redzēt atšķirību. Redziet? Ja šie melnie vāki ir garāki un platāki. Tātad, kādas vēl ir atšķirības? Tātad, šeit ir tāda podziņa, ar ko aiztaisās pats plānotājs. Tad iekšpusē ir arī viena caurspīdīga kabatiņa, kurā ielikt vizītkartes, kuriem, tas ir svarīgi. Tad ir vairāki mazāki nodalījumi, bet var arī taisīt tā kā standarta tam plānotājiem ar 2 lielākām kabatām, kā jums tas ir nepieciešams. Ja savādāka oderīte iekšpusē tāda auduma, un, jā, es saku, šim plānotāju vākiem ir 2 gadi. Pat drusciņi vairāk par 2, un tas, kas man ļoti patīk, jā, jūs redzat, ka es ļoti cītīgi izmantoju mēneša atvērumu, arī līmēju visāds uzlīmīts. Un tas, kas man ļoti pašai patīk, ir izmantot šīs te lapuspušu atspraudītes. Vēl var izmantot šo te mēneša, tā kā, piemēram, ja tu negribi katru reizi meklēt ārprāts, kur man bija tas mēneša atvērums, it sevišķi, ja man ir vairāki viņi, tad tu vari ielikt šādu te atzīmīti, ielīmēt savā plānotājā, aizverciet un volā, tev viņa šeit ir, tu vari uzreiz atvērt viņu, un tu būsi pie tās sadaļas, kura tev ir ļoti svarīga. Viņu arī pēc tam var nolīmēt nost, vai arī, ja tu neizmantosi pagājušā mēneša lapas, piemēram, man ir tā, mēnesis beidzās, es izņemu ārā lapas un ielieku kastītē. Es nenēsāju līdzi. Tad nākamā foršā lietiņa ir šī te atspraudīte. Piemēram, arī, lai es nemeklētu tā, kur nu man tagad ir tā rītdiena, ja, vai šī nedēļa, es atspraužu no maliņas. Tātad ielieku savu skaisto āboliņu, vienalga no augšas, no sāniem, vienalga, kā jūs vēlaties, hops, un es redzu to parasninājuma vietiņu un uzreiz atveru. Tā kā man ļoti patīk šīs te papildus lietas,
ko var izmantot plānotājiem. Un tas ir vesels meditatīvs process, es jums teikšu, aizplānot, tā kā aizpildīt to plānotāju, salīmēt visu kaut ko. Tas vienmēr tā kā liek apstāties šajā skrejošā laikā un padomāt. Un kā jau es jums teicu, ja foršais kaķīts. Un man šodien ir, piemēram, slikts noskaņojums šonedēļ, man vajag motivāciju. Es paņemu smuki, ielieku to afirmāciju savā lapas pusē, un šeit smuki viņa augšā arī var kalpot kā grāmatzīmīte manā dienas plānā. Kas vēl ir forši? Šīs te kartiņas, kuras jums iedošu horizontālās, kuras jūs varēsiet ielikt šeit, plānotāja augšpusē, un arī atverot plānotāju, jums ir tāda sava veida motivācija un afirmācijas. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši variet man uzdot, kamēr vēl es esmu laivā, un es jums viņas parādīšu un izstāstīšu. Ja gadījumā nē, tad es saglabāšu šo tiešraidi. Es ceru, ka es viņu varēšu saglabāt, un tad jūs varēsiet man uzrakstīt privāti savus jautājumus, ja tādi radīsies. Tātad paraugus krāsām jūs varat man droši rakstīt. Es jums nosūtīšu, aizsūtīšu jums privāti savu telefonu numuru un varu jums aizsūtīt WhatsAppā. Krāsu paraugus ir dažādas krāsas un komplekta cena vāki, mākslīgās ādas vāki un iekšlaps ir 69 eiro līdz nākamajai pirmdienai. Un īstajā ādas vāki ir 80 eiro plus PVN plus 38 eiro iekšlaps, ja kādu interesē ekskluzīvāks variants un kurš grib tīro ādu, jo es tīro ādu meklēju gadus 6 un neviens no plānotāju izgatavotājiem nepiedāvāja īstos ādas vākus. Tas ir arī iemesls, kāpēc pārsvarā mums Latvijā ļoti maz plānotāju vākus izgatavo uz vietas šeit Latvijā. Pārsvarā tiek sūtīti visi no Ķīnas, no ārvalstīm, arī druka tiek ārvalstī veikta. Un kas vēl mums ir savādāks, jūs redzat, ka mūsu papīrs ir biezs, kas arī maksā, ja tas ir viena no lietām, kas sastāda plānotāja cenu, tas ir biezs un tas ir balts. Tas nav dzeltens, tas ir balts, smuki balts. Jā, es jums solīju parādīt par šīm pildspalvām, kuras man ļoti patīk. Es jau zinu, ka es uzņēmumam pasūtīšu šādas pildspalvas nākamās, man ļoti viņas patīk, kā viņas raksta. To uzrakstīsim plānotājs, es nezinu, kā jūs redzat. Viņš ir ļoti plāns un var pat, teiksim, kas aizraujās ar kaligrāfiju, var ļoti skaisti uzvilkt tos burtiņus. Man ļoti patīk. Man ļoti, ļoti patīk. Un šīs pildspalviņas arī dažiem aizies dāvanā. Neteikšu, kuriem. Tas ir noslēpums. Lūk. Un jā, esmu jau izlēmusi, ka nākamgad mēs uzrīkosim izlozi laicīgi gada vidū starp visiem šī gada plānotāja klientiem. Uzdāvināsim kādam klientam bez maksas plānotāju nākamajam gadam, jo mēs ļoti novērtējam savus pastāvīgos klientus. Ir klienti, kas jau visus 3 gadus šos plānotājus pasūta, un tas ir fantastiski, ka tu rādi produktu, kurš citam kalpo un patīk. Tā vēl gaidu, skatos, vai nav kādi jautājumi. Liels paldies par sirsniņām. Skatos, kāds arī ir gift. Atsūtīs paldies par atbalstu. Un, ja ir kāds jautājums, droši rakstiet. Ja ne šeit, tad droši arī varat rakstīt pēc tam. Pēc tiešraides beigām.
Nu tā, skatos, ka jautājumi vairs nav, tad varam arī atslēgties, un, ja gadījumā kas, droši rakstiet.